Šis ir dusmīgs. Tas filmētājs varētu neiet to vispār jau. Gāze, kas dod. Viņš atbrauca šādu te. Nu tā, nu ko, laižam jaunā video iekšā. Šodien braucam pakaļ Suzuki, savācam to brīnumu, parādīšu, kā izskatās. Tad mēs turpinam likt virsū pacēlājus. Grūti gan man ir prognozēt īstenībā, kas vispār šajā video būs pagaidām, jo telpās kaut kas bremzē, visur kaut kas bremzē, ir paralēli visādas citādas lietas, kas ir jādara. Tāpēc, jā, vienīgais, ko varu pateikt, braucam uz Latvijas Drag Race festivālu šajā weekendā, un to jau redzēsim, saku. Dzīvosim, redzēsim, es pats nezinu, kas šajā video būs. Nu ko, abi pacēlāji strādā, ceļās augšā, laižas lejā. Te vēl ir elektrība jāpievelk, no turienes no augšas nāks vats šeit lejā, te pagaidām tika pieslēgts. Višķiet jāsaliek, jāsaregulē, šitais būs ok. Un šitais principā arī ir jānoregulē. Un viss ir salikts, arī tīri tikai elektrība jāpievelk. Tā kā tā, es taisos ciet, pārģērbjos un aiziesim parādīšu tomātiņu. Mēs viņu atvedām, bet uzfilmēt gan absolūti neko tajā brīdī nesanāca, vienkārši mega ātri visu mēģinājām izdarīt. Tā kā laižam. Ar gaismu ir pasūdīgi, ir jau gandrīz nakts. Ejam, es parādīšu Suzuki. Es ceru, ka jūs kaut ko redzēsiet šitajā te apgaismojumā. Bet, vismaz Kūpera lampas man izgaismo šobrīd. Tā, jā, no darbiem ir ļoti grūti kaut ko uzfilmēt, pēc, ka pārsvarā jau mēs vai viens vai divi tā darbojamies un gribās maks ātri salikt kaut ko kopā, jo laika ir salīdzinoši maz, principā tik, cik viņa ir. Tā kā jā, tāpēc no tiem pacēlāju likšanas, krāsošanas darbiem grūti kaut ko ir ātri uzfilmēt. Tāpēc tas tādā runu līmenī paliek, tas notiek. Nu ko, redz, kur ir baigi tumšs. Šāds viņš ir. Jā, reāli ir tumšs. Neko darīt. Zin kā? Turpinājums noteikti, kad nākamajā kadrā būs gaisma un Suzuki būs gaismā. Tāpēc, jā, tiekamies nākamajos kadros. Nu ko? Re, kur ir tas brīnums. Jep. Sarkans. Ar rūsu cīnīsimies, mīkstām riepām meklēsim riepas. Salons ir pilns, piekrauts ar detaļām, spārni, haubas, durvis, viss kaut kas ir. Kā jau 89. gada brīnuma auto. Viss kaut kas interesants. Tā, rūsa uz arkām. Cik es internetā atradu viņam kaut kāda, viņš skaidrs kaut kāds Fortissimo, kaut kas tam līdzīgs. Tāds tas brīnums izskatās. Tomātiņš. Būs daudz darba. Ir plāns viņu izjaukt vispār visu. Līdz pēdējai skrūvītei. Sametināt, sašpaktelēt, sakrāsot, salikt hadeni jaunu, bremzes jaunas. Stāv daudz detaļas sapirktas. Skatīties, sūtīt gan jau vēl kaut ko klāt vajadzēs. Likt to visu virsū. Un tad jau skatīsies. Jābūt interesantam projektam katrā ziņā. Nu ko, čau piekdienā. Esam paņēmuši nomā busu. Pārkarauju mantas no česīšu uz busu, kas tur vēl ir vajadzīgs. Salasam savas mantas. Un tad jau lecam iekšā busā un laižam uz Ventspili, uz Drag Race festivālu. Nu ko? Esam klāt? Jā. Mēs te dzīvosim? Turpmāko brīvdienas? Jā. Dzīvoklis 3. 2 stabu dzīvoklis. Bumbam.
Bum, bum, ejam iekšā. Brr, te ir vēsīgi. Kas te ir? Te ir virtuve. Te ir guļamistaba. Jupts vai kas par gultām. Jamaja. Un datorgalds varēs pastrādāt. Room tours. Vai tour rooms. Toalete. Standarta vieta, kur ir jāapskatās, vai ne? Izslēdzam gaismu. Te ir zolīdi. Tur reāli ir zolīdi. Vēsīgi drusku. Virtuve gan atgādina, es nezinu ko. Kaut kādu lētu kafiju uzņiku. Te ir visādi lopiņi. Un kas tu tāds esi? Kas tu esi? Ierakstiet komentārā, kas viņš tāds ir. Jo aste nav kā bebram. Tu neesi bebras. Kas tu esi? Tātad, vai vadi kaut kādi. Vadi, stābi, visāds mini zoo, visādi dzīvnieciņi. Bīstami, šogam nepieskarties. Jamajo. Kas te teiģeris dzīvo? Pīles, visādi citādi lopiņi. Ne, kādas pīles, putni kaut kādi. Tur ir strauss. Kas te vēl ir? Jāiet izkravāt busus no mantām. Jūs tik tuvu stārķi esat redzējuši? Tā jā. Esam klāt, kravājamies ārā. Apskatāmies, ko mums vēl vajag. Aizbrauks uz veikalu nopirkt kaut ko vakaram. Un tad jau rītdien ir Latvijas Drag Race festivāls. Jo. Pilns buss ir ar mantām uzkrauts. Tā kā pilns. Pilns buss ir ar mantām vienkārši. Jā, busrenta. Laba noma, forši džeki. Buss ļoti tīrs, kārtīgs. Tā kā superīgi vienkārši. Jā, un tur ir zirgaģīmis. Jā, viens zirgaģīmis ir tur. Ne manējais, protams, bet, balts viņš ir. Normāls zirgs. Kas tur tālāk? Ragulops kaut kāds. Kaut kāds ragulops tur tālāk ir. Karoči, jūs neticēsiet, kas notika. Atbrauc uz kempingu, te ir minizoo, un es atradu savu pazudušo bračku. Jenots! Reku viņš ir. Vai grūti redzēt žoks priekšā iespundēts manas bračka. Rekur ir. Bračkā! Pazudušais. Kā tev iet? Nē, un kā tad arī bez čomiem manējiem? Rekur viens un tur otrs. 2 ēzeļi. Tagad tikai jāizdomā, kuri no visiem viņi ir. Jā, labs. Riktīgi rēcīgi. Tad te vēl visādi dzīvnieciņi ir. Tā kā jā, ir forši. Saulīte mūs lutina, ir silti, jauki, patīkami. Un cerams, ka rītdien būs tieši tāds pats laiks un būs riktīgi foršs pasākums. Labrīt, lauku idilā. Jā, lopiņi, gaļa vispārējais. Jā, tad kafija ir pacerta. Un līdz sataisimies, lecam busā un laižam. Labi, kad lidlauks no mums ir kaut kādi 5 kilometri. Tepat blakus varēja ilgāk pagulēt, izgulēties. Jā. Ko, laižam ceļā. Tas gan nopietns esi klausies, vecīt. Šis ir dusmīgs. Esam tikuši teritorijā. Jāsaprot, kur mums ir jāparkojās. Un tad parkosimies un krausim ārā visu.
Nu ko, esam uzlikuši telti, parādīšu, kas mums te ir. Auskariņa, rokas sprādzītes, pudeļā taisāmie, autosmaržiņas, atslēgu piekariņa gravēti un autospoguļa dekori un visādas citādas rotiņas mums te ir. Blakus mums ir LED dizains un otrā pusē mums ir šrots ēdolē. Jā. Iesim apskatīties, kas mums te ir. Priekšā ir ekspo zona, un pēc tam aiziesim arī paskatīsimies kādu braucienu, kas te notiek. Tā, griežam jūs riņķī, griežaties riņķī. Aiziet. Tā, ejam tuvāk, kas mums ir ekspo zonā. Ir mocis, smūgs, ļoti smūgs E30. Jā, 90. Šrots ēdola golfiņš pirmais smūgs. Interesanta pļonka, man patīk. Interesanti, nepierasti. Audi, Bembis, uz Porsche diskiem viņš bija. Tiešām, uz Porsche diskiem. Hondiņa, Corvette, Quattro, Miata. Krāsa smuka, toņu maiņas. Civics. Šis, ja es nemaldos, bija mums arī štajā Cars and Girls pasākumā. Mūzikas kastīte. Un tā, Audi, golfiņš un rozākais tā kupēja. Tā, kas mums te ir? Monster Trucks kaut kur ir aizbraucis. Tur būs Monster Truck šovs, to mēs iesim filmēt. Nu ko, ripojam atpakaļ tuvāk trasei un uzfilmēsim kādu foršu braucienu, pamēģināsim. Atjautības jautājums. Kurš autoklubs šeit tik skaisti ir saparkojies? Autoklubs vai automarka? Ieraksti komentārā. Tā, Mogo, futbols. Sīkais varēs iet šaut ar bumbu vārtos. Mogo telts. Es jau iegriezu laimes ratu, dabūju smaržiņu. Cilvēki jau ir diezgan daudz īstenībā un pasākums vēl nav sācies. Es pieļauju, ka tas ir stāsts par to, kad braucēji ir daudz. Močiem es braucu, tiem jau kaut kā tādu, ne? 3, 2, 1.
Tā, nu ko, Monster Trucks ir noskacīts. To jau jūs visu redzējāt. Iesim, mēģināsim pielīst pie Drag Race trases tuvāk, jo pēdējo reizi, kas tur bija tieši tik daudz cilvēku, ka nebija nekas iespējams. Kurš nebija iespējams pieiet normāli uzfilmēt kaut ko. Jā, paskatīsimies tur. Laiciņš tagad atkal spīd saulīte ir forši, bet kaut kādu laiku atpakaļ reāli gāza lietus, ik pa laikam viss bija nomācies. Tā ka jā, saulīte ir, atkal viss ir forši, atkal var kaut ko iefilmēt un tā. Tā ka jā, ierakstiet komentārā, ko jūs domājat par Monster šovu. Bet ņemot vērā to, ka Latvijā viņš nav bijis centos gadus, tad bija forši, ka kāds tomēr kaut ko tādu uztaisa un var paskatīties, kā par lielu džipu brauc pāri mazām mašīnītēm. Tā kā jā. Kur jau sastājušies uz strīpes ir, gaida, kad reāli nožars trasi un varēs braukt. Jā, pēc lietus vēl asfalts ir slapš un gaida, kamēr nožos. Tā. Jā. Aiziesim līdz tam galam un nāksim atpakaļ. Audi. Ļoti daudz Audi. Pikachu! Reāli prikoļnīs. Šie ir vienkārši skaisti. Auto, kas būtu vēsturiskā spēkrata cienīgs, ir pārbūvēts uz ko šādu. Vienkārši fantastika. Šis te būs šogad vecākais auto. Ej, tu nost. Skaisti. Vienkārši skaisti. Nu, ko? Iziesim arī caur servisu parku, uzfilmēsim mašīnas, dragsterus, kas te no stāv. Ir izlikts eksponāts divvietīgais dragsters, ar kuru var izbraukt. Par 600 eiro tevi izvizinās. Tikai 5 sekundēs līdz 200+ km/h. Diezgan episks varētu būt pasākums. Bet jā, 600 eiro tas prieks maksā. To es jums parādīšu. Nu ko, esam arī atnākuši līdz dragsteram, divvietīgajam. Brauciens 600 eiro, vai arī var piedalīties 20 eiro biļetīti nopirkt un varbūt viens no visiem, kas piedalās, vinnēs braucienu. 200 km zem 5 sekundēm. Tas ir vienkārši nereāli krūti. Es domāju, ka tur ir vienkārši kaut kas ārprātīgs sēdēt iekšā šeit te, aiz šofera, pilota, nezinu pat kā nosaukt un tās emocijas sajust. Vienkārši, re, kur ir specifikācija.
Jā, pietuvinās 9,6 litri, 12. gada 950 zirgi, 0-101,2 sekundēs. Vienkārši ārprāt 400 metri 8 sekundēs. Vienkārši fantastika kaut kāda. Šitādam reāli iesaistēs aizmugurā, lai izvizina. Lai gan to par izvizināšanu būtu grūti nosaukt, ne? Jā, izmetām mazu aplatu tehnisko parku. Mašīnas ir skaistas, mašīnas ir interesantas. Teikšu tā, ka gribētos, laikam, arī pašam izbraukt kādu dragreisu. Jāsaliek ar sivēns visticamāk. Protams, jāsaliek, bet jāsamaina karājošais puses tā, lai man tas viss pasākums nebeidzās pie pirmā starta. Un varētu pamēģināt kādus treniņus aizbraukt, viķerniekos izbraukt vismaz. Paskatīties, kā tas strādā. Jā. Un tad jau varbūt, ja viss būs forši, varbūt nākamgad ir jāatbrauc piedalīties mazajā klasītē ar 2-litrīgu dīzeli. Gan jau, ka saietu. Vismaz bišķītiņu pamēģinātu. Savus spēkus dragreisā. Bet nu labi, tur tā klase, tas šitais. Un kas mums tur aizbrauca? Ja jūs griezīsieties riņķī, tad jūs redzēsiet kuku mašīna. Un aiziet. Es jau saku, ka brauc riepas kulpināši tie trakie drifteri. Mazāk Formula 3 vai kaut kas divvietīgs, un tad man liekas, ka mums viss gāze, kas dod. Un aiziet. Jau minēju šeit mums kvalifikācijā. Nu ko, labrīt. Aiziet otrā diena, svētdiena. Būs fināli, būs braucieni. Kamēr ir izslēgšanas braucieni un rīts ir jāaiziet kaut kāds smuki kadri jāsfilmē. Jo, pēc tam, es domāju, finālos pie žoga normāli tik vispār nebūs reāli. Tā kā ejam paskatīties braucienus. Es mēģināšu kaut ko foršu uzfilmēt, lai ir skatāms. Nu, čau! Pēc dragreis tā arī viss pazuda. Nebija laika filmēšanai. Bija skrējieni, darbi, tur vēl bija mājās. Iztīrījām busu. Jā, ir jau kaut kāds laiciņš pagājis kopš dragreisa braucienu. 2 nedēļas, laikam, jāsanāk. Un pa šo laiku ir arī atjauninājums workshopā. Ir uzlikts bortētājs un balansieris, improvizēts galds, pacēlājs jaunus, pacēlāja jau stāv mašīna, tieši tā.
Otrs pacēlājs, jā, viss ir piemetināts, viss ir forši. Salonu kaudze ir izvilkt ārā. Tīram, mazgājam. Salonus tur šis tas mainās pa mašīnām. Mainām vietām salonus un jāiztīra tā normāli. Viss ir kaut kas ar tirgošanās no saloniem. Tā kā šodien darbojamies. Nu ko, pa labi ir iztīrīts, pa kreisi ir neiztīrīts beņķis. Labi, jā, viņš ir saplaisājis, āda ir veca, bet es nezinu, kā kamera to nodod, bet viņš ir viss matēts, kad pretī te neiztīrītais beņķis viss ir spīdīgs. Tā, jā, ir galvas balsti. Viņi pat izsējās divās dažādās krāsās, nu jau. Jā, neesmu, protams, nekāds mega profesionālis, bet es cenšos un daru. Nu kā? Jā, es domāju, ka var redzēs kamerā to atšķirību starp to matēto un starp spīdīgo un netīro beņķi. Jā, bet varbūt kāds zina. Šitais viss aplaisājušies, viņš jau netīrās vairs ārā. Viņš tāds arī paliek ar savu dzīves stāstu, tā teikt. Jo cik es pats skatījos, redzējis, tad ko viņus špaktelēt var, aizšpaktelēt, krāsot, tad viņi kā jauni tipi ir, bet šito laikam, kad nekā nevar vairs izlabot, ja? Ierakstiet komentārā. Nu ko, brūnais salons ir iztīrīts. Vēl zaļiem salonam ir āda jāstīra. Un tad jau, tad šodienai laikam arī viss. Jāizslauka, ir jāpiekārto bišķi boks, lai beidzot tur izsējās tā, ka tur taču var mašīnu dzīt iekšā vienā pusē, otra pusē jau paši redzēt, viss ir ok, viss notiekās. Nu ko, beidzot arī otra pusē izskatās cilvēcīgāk. Jep, vajag uztaisīt galdu. Tad te stūrītī, jā, te galdu uztaisīt. Savākt, aizvākt plauktus, vēl uzlikt normālu mūziku. Tad pie sienām strumus salikt un, jā, bet vismaz pacēlājs ir augšā un ir tīrs un arī šeit varēs sākt skrūvēt instrumentu. Tas ir pats galvenais. Pārējais jau tad laika gaitā. Tad, teikšu tā, kad, jau mēs laikam tiksimies kaut ko skrūvējot un darot, nevis staigājot un runājot un ķipa ievācoties. Tā, ko čau sestdienā. Peugeot ir uz pacēlāja, ir dabūti daudz materiāli, tālīt apgriezīsim, parādīšu. Vienmēr cekot galda virsmas, kājas galdi, metāla galds, vēl plaši tās te no galdiem virsmas, lai, mēģinās pa lēto uztaisīt labus galdus, labas biezas virsmas, foršas. Jā, tā. Kārlēns ir atbraucis palīgā pižikam uzmainīt spriegotāju. Šodien dabūju. Kas te mums ir? Te ir caurums. Sapņauto. Sapņauto, pelgjaut. Caurums. Otrā pusē mums, protams, arī ir caurums. Tā kā, jā. Ir pasūtīti jauni spārni. Tos sakrāsos samainīs, uzmainīs ģeneratoru un tad jau brauks uz skatu un skatīsies, ko skatē teiks. Tā tad Peugeot ir norauds bumperis, jau ir jāņem no spārni. Bet arī bumperīts bišķi jāpielabo, būs te viss ir salauzts, ir resta jauna dabūta. To liksim iekšā. Tā kā jā, no apakšas viss izskatās, kā jau, cik viņam ir 15 gadu laikam. Tas pārsteidzoši sauss ir īstenībā. Nav tik traki, jā, protams, kaut kur eļļiņa tur teikt, bet tā viss ok. Nostāvējis, gan viņš ir ilgi par rūsu, sliekšņi, viss ir kārtībā.
Jā. Jau pacelt var. Pacelt var, tad viss ir kārtībā, jā. Šitan te, šitā te. Jā, vienmēr cekur tagad uzmainīs spregotāju, viņš mēmi čivināja. Latvijā sakot, viņš bija ķīlī. Nu labi, viņš bija ķīlī, jā, bet mums vajadzēja pārbaudīt, vai atrestaurētais ģenerators strādā. Un viņš strādā, tā ka viss ir kārtībā. Tā kā šitam te saliekās tagad, tad liekam virsū riteņus un braucam ārā, jo pa lielam nākamajā darbi būs, tagad būs jāmaina spārni viņam. Jā, jākrāso jāmaina spārni. Tad vēl tur kaut kādas mazās rūsiņas, kur ir te kaut kur bišķiņ pietīrīsim, satīrīsim. Pēc tam skate. Pēc tam jau vizuālie uzlabojumi, pulēšanās, disku pārkrāsošana, jo diski mums ir tādi aplupuši jau. Piekrāsosim diskus, jā, uzpulēsim pašu mašīnu un tad jau liksim tirgoties. Būs tāds stūrīts te, un tad aizās galds pie sienas pielikšu, par cik tas ir šitais tā sandviču panelis. Pielikšu vēl vienu koka plāksni, uz kuras tad varēs instrumentus karināt. Un, arī Peugeot ir nomainījies bembis. Tad drusku dzinējs, drusku kārba, drusku bremzes no vispa druscītiņam atvilkās uz šajien trasē. Un, kamēr viss notiek, skrūvējās, taisās, gatavojās, vienmēr sakot, daudz darbiņa saskrējusies. Bet, es cenšos, protams, kaut ko iefilmēt un parādīt, lai nav tā, ka tikai tu smuldēšana visu laiku. Nē, čau, labrīt. Ir sestdiena, monsterīts. Puses šaugts bīteris. Vajadzēja iemest 2 beņķus, lai sieva ir ar ko braukāt. Jep, sieva braukā ar šādu te mašīnu bez apšifkām, bez aizmugures beņķiem, ar svarku. Jo, sivēnam liekas iekšā zaļais salons. Ir iztīrījies, bija slapš un bija jāzāvē. Bija ar kaut ko viņai jābraukā. Ir ievilkta apsilde. Apsilde ir ievilkta. Ja jūs redzat kaut ko nepareizi, tad ierakstiet komentārā, kas tas tāds ir, kas tur ir nepareizi. Elektriski regulējami ar beņķu apsildi, viss ir ievilkts. Un tagad tad ir izkaltis, šodien saliks visu zaļo iekšā, lai var braukāt. Tad ņemšu ārā bīterim salonu, visu, kas tur tika salikts iekšā, jāiztīra, jāsamaina būs uz melno. Tur gan jau to visu jūs redzēsiet tālāk citās epizodēs par to, kā tad no bītera ko mēs no bītera varam dabūt. Kā mēs viņu saliksim, kā mēs viņu pārdosim, kā mēs meklēsim kaut ko citu, ko nopirkt. Tās viss būs citās epizodēs. Tad Peugeot arī dzan. Ir jau kaut kas sākts darīt. Ir norauta priekšanos, ir bumpers jāstais, spārni jāsamaina, lampas jāsapulē, ir izieta cauri hadene, ir vajadzīga, tas jau ir pasūtīta viens apakšā tāds šarveida gultnis, stūris pirksts un atseita. Tas ir pasūtīts, tas ir jāsamaina, jāsaliek atpakaļ viss un tad varēs braukt uz skati. Šodien mēs pabeidzam tur to česīt. Sveiki, Kārli! Labrīt, viņš ir neizgulējis, viņš 3 naktī aizgāja gulēt. Jā, tad česīts, un tad jau ķeramies kaut kam tālāk klāt, kas ir jāsaliek. Jā, un tad jau šobrīd viens video ir ielikts, šis ir otrs. Un tad jau sāks tapt tie video pa kaut kādām kategorijām, tur kā bīteris, kaut kas par Peugeot būs. Kaut kas par vēl kādu no mašīnām, kas stāv būs. Jā, tā kā šodien kaut kā vēl pafilmējam, padarbosimies. Jā, gribēju parādīt vēl, esmu uztaisījis beidzot galdu. Šīs ir afigena vienkārši. Ir foršs stūra galdiņš.
instrumenti salikti. Nu, vēl ne visi, bet lieku klāt, jo laika nav. Laika nav kā nevienam no mums. Bet jā, man liekas, ka diezgan forši ir pacēlājs. Un uzreiz blakus ir pretī galds ar sienu saliktu, kur sakarināt instrumentus, maisis ar atslēgām, stūrīts. Bišķi ir bardaks. Bet, tas tāds darbības process, kā teikt. Vot tā kaut kā tā, ka jā, tiekamies skrūvējot dienas garumā šodien, kaut ko darot. Un, jā, kaut kā tā. Kārlis stāv pie bītera ar breiklīneru un šķiltavām. Ko darīs? Jā, paņem. Kārli? Kas? Paņem. Nevajadzētu bildi. Stāv pie manas mašīnas ar breiklīneru. Ko darīs? Flammenwerfer. Tīters. Kā tik kaut ko nokurināt vienkārši? Kā tik kaut ko nokurināt, jamaja? Oh. Tu narkomāns esi, vai? Jamaja. Pilnīgi sakurījies. Tīters. Ko mēs darām? Svinam česīšu salikšanu? Jā. Kā mēs svinam? Viņš nav aizstumts, viņš ir tur. Viņš ir tur tālumā, ja? Jā. Kā mēs svinam? Jā. Pacēlājs, protams, atkal strādā. Galdiņš un mēģina ieviest kārtību. Jā. Čau. Tāds brūns izskaties. Brūns? Jā. Ar tosteri atbrauc. Maizīt izlidoja lokā. Grauzdiņš. Čau. Tātad vakars ar gaļiņu noslēdzās mierīgi. Pacepām gaļiņu, papļāpājām, paskrūvējām, padarbojāmies. Jā, atpūtāmies, vienmēr cekot. Īstenībā ir otrdienas vakars, jā, ir otrdiena. Un braucam pakaļ tralim. Kāpēc mēs braucam pakaļ tralim? Tāpēc, ka ir izlacis ļoti interesants piedāvājums. Vienmēr cekot mašīna, kur tu vari paņemt, sataisīt, pārdot un kaut kādu naudiņu iespējams, ka dabūt papildus. Jo cilvēks tirgoja mašīnu, bija pircējs, bet tas pircējs pazuda. Tā kā cilvēks ir pazīstams, tad es piedāvāju interesantu opciju, kad, teiksim tā, kad es paņemu to mašīnu pie sevis, es viņu sataisu, izēju jaunu apskati, jo apskati ir beigusies. Un tad jau mēs viņu liekam tirgoties un attiecīgi cilvēks dabū to savu X cenu, kuru bija apsolījis kāds cits, bet nenopirka. Es paņemu atpakaļ naudu, kur es ieguldījis detaļās. Un tad tā starpība, kas paliek pāri no tā visa pasākuma, tad to mēs paņemam uz pusēm un sadalam. Jā, es domāju, ka šajā video mēs aizbrauksim pakaļ, paņemsim, atvedīsim pie sevis tā mašīnu, nokrausim un tad jau nākamajos video sušķinīsim un liksim tirgoties. Tās lietas ir, un tad jau laižam ceļā un skatīsimies, ko mēs būsim nopirkuši. Laižam! Tātad, ko mēs esam atbraukuši, viss ir forši, uztaisīsim ātro tumsas apskatu
Labi, bišķi uzplēsts beņķis, ja tas nekas, bet forši beņķi, forša M stūrīte, strādājoša beņķa apsilde. Viss kā vajag. Viss ir forši. Tas brīdis, kad tev izbasīja odi. Ko dari? Nu, kur vēl kā? Vienkārši jā. Tu zini, ka viņi ir pārāk daudz, lai viņš šādi iznīcinātu? 4 štādi baloni. Vēl ir laiks. Zai kāds moments. Kādu odu nogalināt? No. Es jau teiktu, ka pie manis lido, bet es negribu to flammi savā virzienā redzēt. Jā, šitā dodu spīdzināšanas pirmoreiz redzu. Tev Adolfs nav rados? Adolf, tur man gas. Nu tā tad, ko pēc odas vilināšanas tad parādīšu, kas te notiek. Peugeot visa priekša ir noārdīta. Kāpēc? Tāpēc, ka spārni bija sarūsējuši. Ir samainīta. Tā labi nav uzpacēlē augšā pacelts tagad baigi. Te ir viena šitais gultniņas, tas samainīts. Otrā pusē ir stūras pirks samainīts. Un tagad es parādīšu pašu labāko. Šeit stāv 2 jauni nokrāsoti spārni. Smuki, skaisti sakrāsoti, viss jauns. Liksim tur virsū. Un tad jau pārējās rūsiņas bišķītiņi rūsiņas jāpielāc. Un tā, ka viss būs salikti, smuki, tad braucam uz skati un tad ķersimies klāt pulēšanai. Rītdien būs vēl pāris lietas, ko es parādīšu, kas ir jauns ienācies. Un tad es domāju, ka es īsti nevaru saprast, cik garš video vispār sanāks. Tāpēc es nezinu, kurā brīdī viņš aprausēs. Es ceru, ka vēl rītdien iefilmējam un tad jau pārmetamies nākamajā stāstā. Nu ko, golfs ir nogādāts, ir uztaisīts pirmais testiņš. Kārli, ko tu vari teikt par to? It's fucked. Šeit nav kompresijas. Nu, ir tur kompresija. Nu, cik puse no kompresijas tur ir? 3, 4, 5. Pat puse nav no kompresijas vajadzīgās. Nu, ko domāsim, ko mēs darīsim ar šo te motoru? Nu, ko? Labs skats. Vienkārši super. Uzkāpām uz jumta. Ko? Jā, es saņēmu savas oliņas kulaciņā un uzkāpu augšā. Augsts ir vieglāk attaisīt. Jā? Nu šo pusi. Ej, tu nost. Bet rekur vēl šitien ir ventilācijas šahtas. Viņas rekuri vaļā. Un viņas var pagriezt īsti rindiņā. Jā? Paga, tas ir tas, šitais ir šitais boks, tas ir tas boks. Nu rekur, tāpēc, ka rekur ūdens iekšā, tāpēc, ka rekur peļķa veidojās kaut kāda. Tik labs skats, es nevaru. Tur ir aliņi, man atnāk tur izdzert augšā. Aha, aliņi izdzert augšā. Un pēc tam es lejā. Kāds ir, kad južons aizmigurē? Un pēc tam es lejā vienkārši uii! Kāpot virs nevajag? Bļāt, tieši vajadzēja. Es jau nopirku. Bet pastāv, tur ir pilnīgākie džungļi. Tur ir normāli džungļi, jā. Kas tur? Covid laikā balīt varētu aiztīt. Bet pastāv, te ir aiztaisīt cietumu. Ar putām, jā. Bet šis jumts ir lapīts biežāk nekā kādam labam pohas dzīvē. Un viņš tek un tek. Nu, te ir pilnīgi tavu. Tā kā atpakaļ gaitā iekšā. Man nebija variantu. Es viņu nolauzu līdz galam, es to apzinos. Vai jūs zināt, par ko sieva attaisnojās? Viņa atbrauca šādu te. Jā, nu, te ir nelieli, neteiksim, korozijas, bet vairāk slīpēšanas bojājumi. Nu, tā Un soļķa strīpa Ai, apcēja rekord trojņiks ir salauzts. Atbratkas trojņiks ir salauzts. Nu, pa turien gan arī gāzās. Jā,
Karači jautri. Karači, jā. Sieva sagādā vakara darbiņu. Arni, Ko? kurš tev teica, kad sēdināt šito līdz zemē ir slikta ideja? Zūms pazuda. Es teicu, kad ir jēga sēdināt līdz zemē. Nu, kas tad tas ir? Šitais labi trojņiks jāatrod ir. Trojņi būs trakākais, bet, nu... Vai ir kaut kāda trojņika jāatrod? Degvielas filtrs, nu, sūknis izstāst, ka ir izdzīvojis, paldies Dievam. Nu, viņš paliek karāties šovakar. Jā, te nu paliks nepataktie vārdi, neizdarītie darbi. Ar labu. Tu to teici trojņikam vai filtram? Abiem diviem. Nekas, viss kārtībā. Tajā gadā tā nāca. Tā ir jauna aizsargpanna. Kas Re, kāda skaista. No kuriem degviela tek? Nu, te, piemēram. Un filtrs ir izslīpēts. Labi, ka vats nav norauts sūknim. Jā. Arī, jā. Man laikam šitas metāls ir. Jā? Nu ko, jūs jautāsiet, uz kādas nots šī sērija beidzās? Uz tādas, ka šī te ir degvielas filtra un maģistrālā sūkņa panna. Un viņa izskatās šādi te smaidīga. Tad jā, tad uz šīs nots beidzam šo sēriju. Sievas bembis ir uz pacēlāja. Baini plasmas strojņiku, ko viņi salauza uz abratku. Filtru, kas ir saskrāpēts un cerams, kad neticēs, bet paņēmu jaunu nomainīs. Un tad tiekamies nākamajā sērijā, lai saprastu, kā tas viss būs beidzies.